Akmeņš ar papīrītes, 1, 2, 3. Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kā dienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs, ja ne es. Atmiņās to brīdi, tagad tas ir kā mīts. Bet tad man bija tik daudz ko teikt par to, kas ir jāmaina šeit. Gāju tād ar lozungiem es, ar mērķi acīs mest visu, kas man likās greis, bet man teica beidz. Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kā dienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs, ja ne es. Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kā dienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs, ja ne es. Steigā mudināju būt modriem, nav ko laiku notriekt, jo to paķers vēji, un tā sejā katram es rēju, bet pasauli kurlnēmi nereaģēja. Tagad ļauju pati, ko sēju. Jā, bet kaut kā man likās, ka var tikai tā un nekā citādi. Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kā dienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs, ja ne es. Uz akmens šķērs viņi spēlē ar pasauli. Tātad, kuru tagad mainīs? Abas izdomāja lieciniekus sasaukt, lai justos lielāk meiteni pakāpās uz spainīšu. Sarunāts tika līdz 3 uzvarām, mirklī spēlēja viņas pirmo kārtu. Un varbūt mums tas ir brīdis uztverams, bet pasaulē tas likās mazliet par ātru. Vienojās abas saukt vienu vārdu gadā. Pirmais gads akmens, otrais šķērs. Pēc pāris spēlēm pienākumi radās, piedzima bērni, vecākiem bērs. Tā laika gaitā abas vienu otru pieslīpēja, līdz viņa atskārt, ka sevi vajadzēja mainīt. Un tāpat mirklī viņas sejās maids ieslīdēja, jo viņa pamanīja, kā meita kāpj uz spainīšu. Mainīt pasauli, mainīt laiku, kā dienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs. Jā, 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 bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kā dienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs. Bija vēlme mainīt pasauli,